Lielākoties būšana par aprūpētāju man bija labi derīgs darbs. Varētu pat sacīt, ka šis darbs no manis izvilka ārā pašu labāko. Bet daži cilvēki vienkārši nav tam piemēroti, un viņiem visa šī lieta kļūst par reālu cīniņu. Sākumā viņiem varbūt viss iesākas uz tādas pozitīvas nots, bet tad pienāk tas laiks, kad ir tikai sāpes un satraukumi, un viņi to nevar izturēt. Un agrāk vai vēlāk donors vienkārši neizdzīvo, lai gan iespējams tā ir tikai otrā donēšanas operācija, un neviens apkārt nav sagaidījis, ka būs kādas komplikācijas. Kad donors šādi pabeidz tā pēkšņi, tad vairs nav liels nozīmes, ko saka māsiņas, nav liels nozīmes, kas ir rakstīts tajā vēstulē, kuru tu saņem, un kur tev mēģina pārliecināt, ka tu visdrīzāk visu izdarīji pareizi un turpini savu labo darbu. Kādu laiku tu esi pavisam demoralizēts un skumjš. Mēs, lielākā daļa no mums, diezgan ātri iemācāmies, kā ar to sadzīvot, bet citi, tādi kā piemēram Laura, viņiem tas nekad neizdodas. Un tad vēl ir vientulība. Tu esi uzaudzis kopā ar daudziem cilvēkiem, neko citu dzīvē nekad neesi pazinis, bet pēkšņi tu kļūst par aprūpētāju. Tu pavadi stundu pēc stundas viens pats, braucot pa visu valsti, no viena medicīniskā centra uz citu, no vienas slimnīcas uz nākamo, šur tur paliec pa nakti. Tev nav neviena, ar ko parunāt par saviem satraukumiem, nav neviena, ar ko kopā pasmieties. Šad un tad tu satiec studentu, kuru tu pazīsti, kurš ir kļuvis par aprūpētāju vai par donoru, un ar kuru tu savos senajos laikos biji labs draugs, bet jums nekad nepietiek laika. Jūs vienmēr steidzaties, vai arī tu esi pārāk noguris, lai varētu parunāties. Pavisam drīz šīs garās darba stundas, pārvietošanās, ceļošanās, saraustītais miegs ir tevi tik ļoti izmainījis, ka arī no ārpuses viss to redz pēc tavas gaitas, pēc tavas skatiena, pēc veida, kā tu kusties un runā. Negribu apgalvot, ka esmu kļuvusi imūna pret to visu, bet es esmu iemācījusies ar to sadzīvot. Daži aprūpētāji, viņu attieksmi vienkārši viņus nodod. Daudz no viņiem, tas ir labi redzams, vienkārši izpild savus pienākumus, un tas ir viss, gaidot dienu, kad viņas saņems paziņojumu, ka tagad viņš šo darbu var pārtraukt un kļūt par donoriem. Labdien! Jūs klausāties Telas aplādu, un ar jums šodien kopā ir Krišāns Lācis un Agnes Irbe. Jūs dzirdējāt fragmentu no Kadzuo Išiguro darba Nekad neatlaid mani. Kadzuo Išiguro Japāņu izcelsmes britu autors. Par šo darbu Nekad neatlaid mani saņēmis Nobela prēmiju, līdz ar to viņu šo grāmatu mēdz uzskatīt par vienu no viņu tādiem kā labākajiem, slavenākajiem darbiem. Pēc kuras motīviem, no motīviem, bet diezgan precīzi uzņemta šīs grāmatas ekranizācija 2010. gadā. Arī neslikta filma, galvenās lomās Kerija Maligana, Keira Naitlija, Andrew Garfields, laikam, jā. Un to arī iesaku nostīties, bet šodien mēs parunāsim konkrēti par šo grāmatu, kas Agnesei ir šķitusi ļoti svarīga, jo Agnes jau kādu brīdi grib parunāt par šo grāmatu. Jā. Un varbūt sāksim ar to, ka tu pastāstīji klausītājiem, par ko ir grāmata. Jā, tad tas ir romāns, kurš iznāca 2005. gadā, Never Let Me Go. Ir iztulkots latviski, man liekas, burtiski gadu vēlāk. Ja? Es to grāmatas tulkojumu neizdevās atrast, tikai nedaudz aprunājos ar tulkotāju. Un tulkotāji pašai galīgi nebija paticis. Un tā, jā, bet grāmata ir latviski ar šo nosaukumu Nekad neatlaid mani. Tas ir vai nu pats labākais vai otrs labākais Kadzuo Išiguro romāns pēc otra, kas ir ļoti slavens, man šķiet sarakstīts jau 90. gadu sākumā, saucās Dienas atlikusī daļa, ir arī filma slavena pēc šiem motīviem. Tātad šis romāns Nekad neatlaid mani droši vien ir ievietojams zinātniskās fantastikas žanrā, tādā klusinātā veidā. Un tā kā es pati zinātnisko fantastiku esmu lasījusi maz, jo man tas īsti nav interesējis, man šis darbs likās augstvērtīgs. Un es atceros, ka man liekas, tieši tajā 2005. gadā braucu Francijā ar vilcienu un
lasīju to grāmatu un tieši pabeidzu lasīt un raudāju. Jo man tas ļoti aizkustināja. Man likās, ka tas ir ļoti spēcīgs, traģisks darbs, kurš it kā ļoti labi zināms jautājumus spēj tā kā uzdot jaunā veidā, interesantā veidā. Drīkst varbūt par žanru zinātniskā fantastika ar distopijas iezīmēm. Jā, ar distopijas iezīmēm. Tieši tā. Tā romāna premisa ir tāda. Tā ir tāda alternatīvā Eiropas un Rietumu pasaules vēsture, ja? Bet tā ir iezīmēs tikai romānu fonā. Ja? Tā nav tā kā sīki aprakstīta. Tā premisa ir tāda, ka pēc Otrā pasaules kara ļoti strauji ir attīstījušās medicīniskās tehnoloģijas un ir izveidot un pilnveidot cilvēku klonēšanas prakse. Tā ir autorizēta un tā it kā notiek jau kopš 1950. gadiem. Romāna darbība notiek 1990. gados. Ja? Tātad tā nav kaut kāda mistiska nākotne. Tas ir rakstīts it kā par pagātni. Un klonēšanas prakse ir ļāvusi būtiski uzlabot Lielbritānijas iedzīvotāju dzīves ilgumu. Tas pārsniedz jau 100 gadu vecumu. Tādā veidā, ka tiek no tādiem veselīgiem cilvēkiem, ja, tiek paņemtas tās viņu šūnas. No veselīgiem kloniem? Nē, no veselīgiem cilvēkiem tiek paņemtas viņu šūnas, lai izveidotu šīs kopijas klonus, kurus audzē visdrīzāk kaut kādās zīdaiņu novietnēs kopā. Protams, viņiem nav vecāki, viņiem ir tikai aprūpētāji. Viņiem ir guardians, kas tas būtu, ja? Apsargi, ja? Uzraugi varbūt visdrīzāk. Viņi aug savu veidu internātos. Un viņu tas dzīves uzdevums, tā ir jauna cilvēku šķira, donori, ir sasniegt pieaugušu gadu vecumu, 18, 20. Tad viņus apmāca no sākuma kļūt par citu donoru aprūpētājiem, kā mēs tikko dzirdējām tajā fragmentā, tad viņi iegūst tādu medicīnisko izglītību arī. Viņi no sākuma aprūpē citus donorus, un tad, kad viņi ir noguruši vai izsīkuši no šī darba, kā tikko dzirdējām tajā fragmentā, tad viņi saņem to pavēsti, ka tagad viņi kļūst par donoriem. Un tā donēšana notiek tā, ja? Tas viss ir tādā ļoti civilizēta, un tā tomēr ir attīstīta zeme, ja? Labos apstākļos, klīnikās visā valstī, ka no tā donora paņem pa vienam tos orgānus, kas ir pa pāri. Ja? Tad viena plauša, ja? Viena niere, dažiem arī acis, kaut ko citu, kas ir vajadzīgs, dzemde, olšūdne, kaut ko vajag. Un lielākoties grāmatā ir sacīts, ka donors iztur 3, dažreiz 4 operācijas. Ja? Tad viņš ir pārāk novājināts, un tad ir, tā kā lietojot šo īpašo medicīnisko valodu, ja? Viņš pabeidz. Ja? Tas ir angliski complete. Ja? Tur nelieto vārdus, eifemistiski nelieto vārdus nomirt, kur nu vēl nogalināt, kur nu vēl ko tādu, ja? Bet ir tāda medicīniskā valoda. Tātad tā ir tā grāmatas premisa. Mēs jau no pirmajām lapusēm jūtam, ka tie cilvēki, kas ir grāmatas galvenie varoņi, ja, tā ir jauna sieviete Ketija, kurai ir 31 gads, tas skaitās daudz. Un šie ir pēdējie mēneši, kad viņa strādā par to aprūpētāju, tad rūpējas par citiem donoriem. Tad grāmatas beigās viņa saņem to paziņojumu, ka viņai ir jākļūst pašai par donoru. Ja? Un tad ir skaidrs, ka viņas dzīve pāris gadu laikā beigsies, jo tie viņas orgāni tiks izņemti. Un premisa ir tāda, ka Britu sabiedrība, ja, mēs tās debatas nekur nedzirdam, bet principā to pieņem, jo šī sistēma ar klonētajiem donoriem, tātad brīnišķīgā veidā iztur to utilitāro aprēķinu. Ja, kad, tātad, ja no katra donora var paņemt 3 līdz 4, varbūt pat 5 vitālos orgānus, tad katrs donors, ejot bojā, izglābi 3, 4, 5 cilvēkus, pagarina viņu dzīves, uzlabo viņu veselību. Ja? Un kad tiek aprakstīts tas tā, ka sabiedrība, lai arī nav jūt zinām nērtības sajūtu visu par šo donoru dzīvi un tā tālāk, pilnībā to ir pieņēmusi, to atbalsta arī bīskapi, ja? Valdība un tā tālāk. Tātad tā ir tā grāmatas premisa, bet īstenībā pati grāmata ir šīs sievietes Ketijas, ja, klonētā bērna stāsts, savu veidu memoāri, ja, ko viņa raksta, varbūt pat varētu līdzināties dienas grāmatai, atceroties savus dzīves notikumus, un veidu, kā viņa ir uzaugusi vienā no šiem īpašajiem internātiem, kas izveidots donoriem, ja, kas saucās Heilshama.
Un grāmatas laikā mēs pakāpeniski uzzinām, ka tieši tas Heilšamas institūts tiem bērniem, kuriem nav vecāki, protams, ja, ir bijis tāds izcils eksperiments Britu vēsturē, jo tur šī institūta izveidotāji ir pārliecinājuši tā laika sabiedrību un institūcijas, ka šiem bērniem, lai gan viņi ir lemti, principā nāvēji, ja, ir jādod ļoti laba izglītība, jābūt ļoti labiem apstākļiem, ir jāveicina viņu radošā attīstība, intelektuālā attīstība. Ja? Un mēs redzam, ka šī sieviete saņēmusi labu izglītību. Un viņai ir attiecības ar 2 citiem bērniem no tā paša institūta. Viņa pats sauc Ketija, viņai ir labākā draudzene Ruta. Un tad ir puisis Tomijs tajos pašos gados. Un faktiski tas viss tas stāsts no šīs Ketijas skatu punkta ir savu veidu mīls 3 stūris. Ja? Ka šīm abām meitenēm patīk šis zēns, tad viņš kļūst par jaunu vīrieti. Un viņam ir viena brīdi attiecības ar vienu, tad ar otru, bet viņš īsti nevar saprast, kuru viņš mīl. Un tas āķis tajā romānā, ja, kas man likās tas spēcīgākais tajā stāstā, un kur dēļ es arī raudāju, tā kā es viņu izlasīju to grāmatu, ir, ka šie bērni, kas ir izauguši šajos internātos, tā kā viņi kļūst vecāki, viņu starpā sāk izplatīties tādas īpatnējas baumas. Un tās baumas ir šādas, ka Heilšamu, ja, šo īpašo internātu pabeigušajiem, tiem saucamajiem studentiem, ja, viņiem ir dot īpaša privilēģija. Un tā privilēģija ir šāda. Ja 2 no viņiem pāris var pierādīt tai institūcijai, ka starp viņiem pastāv īsta mīlestība, tad valsts savā žēlstībā atļauj viņiem atlikt to brīdi, kad viņi kļūst par donoriem un dod viņiem 2 līdz 3 gadus padzīvot kopā savā mīlestībā. Un tā kā piešķirt dzīvokli, ja? Tā kā atlikt to brīdi, ja? Kad viņi sāk izpildīt savus dzīves uzdevumu. Un visas šīs baumas, tas kā šīs baumas atstāja iespaidu uz šo, kā es sacīju, mīls trijotni, ja? Kur tas puisis īsti nevar saprast, kura viņam patīk, bet viņš saprot, ka viņam būs tā kā, ja šīs baumas ir patiesas, viņam šī institūcijai būs jāpierāda, ka šeit mums ir īsta mīlestība. Tas nav tikai seks, tā nav tikai draudzība vai aizraušanās, ja? Tas ir tas notikumu motors tajā grāmatā. Kad īstenībā grāmata ir par jūtām, par to, kā saprast, vai tu tiešām mīli, ja? Un mēs visu šo distopisko, šausmīgo britu sabiedrības tēlu redzam tikai fonā, pašiem grāmatas varoņiem īsti par to nereflektējot. Ja? Viņš ir tāds tā kā nobīdīts no tām īstajām problēmām. Un grāmatas beigās, tad šis pāris, kas ir izveidojies, ja, un kurš pa sevi ir pārliecināts, ka šī tiešām mums ir īsta mīlestība, viņiem izdodas dabūt adresi un aizlausties līdz tai bijušās Heilšamas institūcijas vadītājai, ja, tāda sieviete, kuras vārdu mēs neuzzinām, visu viņu sauc vienkārši madam, ja, tā kā kundze. Un viņi atnes savus zīmējumus, ja, jo tad tie viņu radošie darbi un zīmējumi varētu tā kā palīdzēt pierādīt, kas ir viņu dvēselēs un ka tur ir īsta mīlestība, un tad viņi iedotu, viņiem tā kā atļaut 3 gadus mīlēt vienam otru, ja, un neuzsākt to orgānu donēšanas procesu. Un izrādās, protams, ka nekad nekā tāda nav bijis, ja. Tās vienkārši ir baumas, to šie paši bērni ir izdomājuši, kāpēc tas jautājums var uzdot. Ja? Tur, piemēram, viņi pa vidu mēģina racionalizēt un skaidrot šo baumu ar citām baumām. Viņi tā mēģina saprast, kāpēc mums lika tik daudz mācīties tur to visu mākslu, pasispausmi, dzējas atcerēt, un tad viņi to racionalizē. Domā, kā tas, lai varētu pierādīt šiem mūsu uzraugiem, ka mums starp, 2 no mums pastāv mīlestība, skatoties uz šiem mākslas darbiem, ka tur atklājās tāda dvēseles īstās jūtas. Jā, un ka no šiem mākslas darbiem arī tad tā izvērtējošā komisija, ja tāda būtu, arī varētu redzēt, jā, šiem tiešām noteikti ir tā mīlestība, jo viņu mākslas darbos ir kaut kas saderīgs, jā. Un romāns beidzās ar to rezignāciju. Viņi saprot, ka tas tā nav, šīs baumas nav patiesas, nekāda donēšanas atlikšana nenotiks. Ja? Viņu attiecības sabojājas pēc kāda laika. Ja? Tas vīrietis Tomijs, ja? Kurš viņš gaida savu 4. donēšanas operāciju, viņš saka tai Ketijai, kas it kā ir tā viņa īstā mīlestība. Es negribu, ka tu esi mans aprūpētājs, es gribu viens, viņš nomaina. Ja? Viņi izšķirās. Un, romāna beigās mēs saprotam, ka tie abi draugi jau ir miruši, Ruta un Tomijs, un kad Ketija tūņās sāks to 1. operāciju, un ka viņai varbūt ir vēl pusotrs gads. Ja? Un tas beidzas ar tādu skumju rezignāciju, bet ne nosodījumu, ja? Par to visu. Ja? Jo tas ir no to bērnu skatu punktu, un viņiem īsti nav,
Tas ir tas, pie tā mēs atgriezīsimies noteikti savā sarunā, ja, ka es gribu uzsvērt tieši par stilu. Es varu drusciņ par stilu pateikt. Ja? Es varu vēl, Jā, lūdzu, Krišjān. būtisks fakts, un tā tīri pārstāstot šo to sižetu grāmatas, ir, ka viņi salīdzinoši ātri gan grāmatā, gan arī filmā uzzina to īsto savu ainu. Jo sākumā ir tā, ka viņi tur tāda liriska un idiliska tāda tipiskā britu internāta skola. Jā, ar dārzu. Ar dārzu, tur ir tradicionālā tāda arhitektūra britu. Un liekas, labi, kas tur daudz varbūt kaut kas, un tam lasītājiem arī tā, labi, tur kaut kas dīvains ir, bet nevar saprast. Un tas salīdzinoši ātri, tur tā viena nosacīta disidentu skolotāja bērniem atklāja, uzraudz atklāja, ka to viņa īsto likteni, ka viņi tiks ziedoti, donēti orgānos. Un tās grāmatas, tas lielais jautājums, par ko mēs pēc tam parunāsim, ka viņi tik ātri zina jau, 10, 11 gadu vecumā, kas viņus sagaidīs, un viņi to pieņem. Jā, viņi pieņem, jo viņi neredz arī īstu alternatīvu. Ja? Tas ir, protams, jā, man liekas, ka ir par to stilu, par to grāmatas stilu, varbūt kāds arī varētu kritizēt tās izvēles, bet man likās, pārliecinošs tas veids. Ja? Tas ir arī līdzīgs Kadzuo Ishiguro iepriekšējiem romāniem. Pirmkārt, jāsaka to, ka Kadzuo Ishiguro raksta ļoti plakani. Kāpēc tu dari? Tāpēc, ka viņa grāmata šī nav pirmā. Tās ir īstenībā kaut kādu parastu cilvēku memoāri. Ja? Mani sauc Ketija, es esmu tur un tur, es aprakstīšu, ko es atceros savās attiecībās ar Tomiju. Ja? Tad tur nav vietas, tā ir parasta sieviete, kur īstenībā nav rakstniece, nav arī domātāja. Tur īsti nav vietas nekādiem nemorāliem izvērsumiem, kur vēl kaut kādiem, es nezinu, salīdzinājumiem, metaforām, tēliem. Ja? Piemēram, vispār ne no vienas, kad Kadzuo Ishiguro grāmatas nav iespējams nekad izrakstīt kaut kādu spilgtu citātu, jo tur vienkārši nav salīdzināmā, piemēram, ar Velbeku, par kuru mēs runājām, ja? Kur ir tās foršās frāzes, ja? Spēcīgās, jaudīgās. Pirmajā personā rakstīts, tā introspektīva. Jā, bet kur pirmā persona ir daudz intelektuāls cilvēks, daudz dziļāks, daudz interesants, bet šeit viņi ir diezgan plakani arī paši tie cilvēki, ja? Tie ir tādi vidusmēri cilvēki, ja? Kas to raksta, kur vienkārši grib pierakstīt, kuriem nav nekādu ne literāru, nekādu citu ambīciju. Otrs, ko es gribēju pateikt par stilu, Kadzuo Ishiguro ir viens no mīļākajiem šobrīd rakstošiem rakstniekiem, ja es sekoju līdz tam, ko viņš dara, un arī nopērku tās grāmatas. Man viņš atgādina 19. gadsimta literatūru, kas man vienmēr ir ļoti patikusi. Ishiguro raksta tā, it kā Džeimss Džoiss nekad nebūtu bijis, un vispār šīs modernitātes, postmodernisms nebūtu literatūrā ienācis. Ko es ar to gribu teikt? Ja? Pirmkārt, pats svarīgākais ir stāsts. Ja? Romāna, vai stāsta autora uzdevums izstāstīt labu stāstu un to darbojošo personu psiholoģiskajam portretējumam, ir jāatklājās atbilstoši un pārliecinoši attiecībā uz to lomu, ko viņi spēlē stāstā. Tāpēc stāstam ir ļoti liela nozīme, un stils ir pilnīgi pakārtots tam. Un viņš, manuprāt, to labi veids. Viņš nav vienīgais, kas mēģina tādā veidā strādāt, bet viņš labi to veids. Un es priecājos, ka viņu apbalvoja ar to Nobela prēmiju literatūrā, jo tas ir šis rakstīšanas veids, šis ļoti rūpīgais romānu, tādu plānošanu. Tur ir pilnīgi skaidrs, ka katra nodaļa ir izplānota smalki, kurā brīdī ko vajag pateikt, lai tas veselums veidotos. Ja? Un cik detaļas tiek dotas, kāda ir visa tā chronoloģija. Tas nav nemaz tik bieži sastopams, tajā jaunākajā literatūrā, kura tiek, piemēram, nominēta uz Bukera prēmijām, vai Galimāra prēmiju Francijā. Es arī mēģinu pasakot līdz visai tai literatūrai. Tad drusciņ tāds 19. gadsimta stils, kuram tātad izteiksmes veids pilnīgi pakārtot stāstu iedarbībai, Tāpēc arī mēs par to runājam. Tas, kādus jautājumus mēs uzdodam šim tekstam, tas, kādi jautājumi mums rodas to izlasot par Britiem, par vispār, par medicīnas attīstību, par mīlestību, par bērnību, par nostalģiju, par atmiņām, par visu to, uz šiem jautājumiem nekur tekstā nav atbildēts, nav nekāda citāta, kur varētu paņemt. Mēs viņus uzdodam tikai kā lasītāji. Un tur ir tas spēks. Šeit, paturpinot vēl par stilu, man liekas, grāmata atšķirībā no 19. gadsimta tiešām ir, tur nav tā viena citāta, bet, piemēram, lasot lielos krievu autors,
Dostojevski, Tolstoji, tur tomēr būs, ka viens no personāžiem pēkšņi pauž paša autora pozīciju. Tur kaut ko, tur īpaši Dostojevski. Vai iedod atslēgu kaut kādu. Jā, iedod atslēgu, caur ko saprast visu pārējo, ka tur ir izstāstīts kaut kā tā paša autora dziļi sirds izjusta pārliecība par to, kas ir, kā lietām vajadzētu būt, kaut kādas tur filozofiskās atziņas un tam līdzīgi. Bet šajā gadījumā tā īsti tā nav, vai ne? Nē, vispār nav. Tāpēc arī viens no tiem lielajiem jautājumiem ir, kāpēc šie cilvēki, kas ir aprakstīti, kā kloni, kā donori, kāpēc viņi nepratojas tam, kas ar viņiem tiek darīts, jo apstākļi it kā būtu, kāpēc viņi nemeklē sabiedrotos, un pati grāmata tad arī dod it kā starp rindām tās atbildes. Pirmkārt, viņi ir audzināti internātā, viņi nekad neko citu nav redzējuši, Viņiem tie internāta apsargi, tās uzraugi, tās ir vienīgās autoritātes figūras. Ne? Viņi nekad neveido, viņi ir arī sterilizēti visi, viņi arī neveidos ģimenes. Tad viņiem nav kaut kāda cita atskaites punkta, viņiem ir tikai tas, kas viņiem ir iedots. Viņi nav audzināti uz to, ka viņi kā pieaugušie cilvēki veidos patstāvīgu dzīvi. Tāpēc arī viņu tās savstarpējās attiecības, viņas diezgan virspusējas. Lai gan tur ir tāds patstāvīgs dzīves iezīmes, kad galvenā varone Ketija, viņa jau tur braukā, viņa ļoti uzcītīgi pilda to savu aprūpētāju uzdevumu, bez mazliet būvē kaut ko līdzīgu tādai kā karjerai. Viņai ir savas tās personīgās domas, bet gal galā viņa ir pakļauta, ne pakļauta, bet viņa ļoti paklausīga tai sistēmai. Tur arī tie momenti, ka arī gan viņa, gan viņas draugiem ir regulāri jāpīkstina tādas tā kā tās. Jā, viņiem ir jāpiesakās tajos centros, lai visi zinātu, kur viņi paliek par nakti un tā. Bet svarīgi pateikt, šeit arī tekstā nebija vārds darbs, nekur es pārbaudīju. Tas nav darbs, tas nav amats. Viņi īstenībā tā ir runa, tas pat nav pārspīlēts. Tā ir sava veida jaunā verdzības iekārta, kas tiek aprakstīta. Viņa vienkārši strādā. Bet tas nav viņai pašai, tas arī nav par to, lai viņa sevi nodrošinātu. Viņa nodrošina valsts ar to mašīnu, ar to dzīvokli, viņiem ir kaut kāda kabatas nauda. Mēs tur redzam vairākas epizodes, ka viņi iet uz kafejnīcu kopā, kaut ko nopērk veikaliņā. Bet, principā, viņai nav vajadzīgs tā kā izveidot to patstāvu, jo viņas dzīve viņai ir nosprausta. Viņa dažus gadus, 10 ne vairāk strādās par aprūpētāju, tad viņai saņems pavēsti, ka tagad sākās donēšana. Un tad viņu gatavos tai pirmai donēšanas operācijai, pēc kuras viņi neatgriezīsies tajā darbā, jo cilvēks ir ļoti novājināts. Bet tu saprati, kāpēc viņiem vispār ir vajadzīgs? Kāpēc viņiem jāstrādā kā šiem aprūpētājiem? Jo no tās... Es domāju, ka tas ir vienkārši ekonomiskais izdevīgums un nekas cits. Bet vai Britu valdībai nebūtu bijis ekonomiski izdevīgāk nodarbināt tiešām kaut kādus reālos sociālos aprūpētājus, kur tur uzraugas, Austrumēropas kaut kādi migranti un tam līdzīgi, jo no tās sistēmas perspektīvas, kas tomēr mēģina būt humāna, tas šķiet īpaši perversi, ka viņiem ir ka viņi noskatās, viņi uzrauga un skatās, donori uzrauga donors. Un man liekas, ka tas ir kaut kas jau pāri tam humanismam, ko tā sistēma mēģina it kā uzturēt, to ilūziju. Tev taisnība, bet arī jāatcerās, ir vairākas tās epizodes, sevišķi tajā sākumā, tad, kad ir runa vēl par to Heilšams internātu, mēs visā romānā no tiem tā sauktajiem normālajiem cilvēkiem, normal people, tā tas arī tiek pateikts, kas nav ne carers, ne donors, normal people, kuriem nav viss šīs uzdevums, kas nav kloni, viņi izjūt ļoti dziļu nērtības sajūtu šīs te vergu šķiras, īstenībā vergu šķiras priekšā. Atcerēsimies, ka madām baidās no viņiem, viņi negrib pieskarties šiem cilvēkiem. Ir tāds, kaut kādi tādi brīži, ka kaut kur fonā ir tā debata, vai tie ir īsti cilvēki, protams, ka tā ir falša debata, protams, ka tie ir īsti cilvēki, visi arī to zina, bet viņi ir ieinteresēti to noliegt, jo ja viņi atzītu, tie ir īsti cilvēki, pilnā mērā cilvēki, tad būtu skaidrs visiem acīm redzam, ka viņus nedrīkst šādi izmantot, vai ne? Man liekas, tur arī plašāks spektrs ir no parastajiem cilvēkiem, no normal people pret kloniem. Tur ir tas kā neliels tāds riebums, rezignācija, kaut kāda norobežošanās, bet vienlaikus arī var redzēt, ka cilvēks sirdsapziņa laužās uz āru ir žēlums. Viņi apzinās to. Kad viņi skatās uz kloniem, viņi jau ļoti labi
zina šo klonu likteni, un viņi arī apzinās sistēmu, kas upurē klonus it kā labākas nākotnes, citu cilvēku veselības vārdā. Bet vienlaikus viņi, šķiet kaut kāds tāds kā iekšējs nosodījums, kas tomēr nepaceļās līdz politiskai pozīcijai. Jā, nepaceļās līdz politiskai pozīcijai. Jā. Un tā ir tā tumšā puse, ja, ka sabiedrība kaut kādā mērā jūt, ka tas nav pareizi un tā nedrīkstētu darīt, bet tas tā ir izveidojies un ir šie ļoti spēcīgie argumenti, utilitārie argumenti. Ja. Tiek glābtas dzīvības. Kā, vai tad jūs esat pret? Ja? Rekur, tad taču vajag, te ir rinda, vajag sirdis, vajag aknas, kur tad mēs viņus dabūsim? Ja viņi nedabūs no kaut kurienes, viņi taču nomirs, vai ne? Tas man arī likās interesanti, jo šie argumenti, utilitārie argumenti, ja, viņi tik plaši tiek izspēlēti arī šī brīža aktuālajās bioētikas debatēs, ja, īsti vispār bieži vien nepajautājot, vai tā filozofiskā sistēma, ētiskā sistēma vispār ir pieņemama, ja, vai viņi turās uz kājām, vai vispār tā drīkstētu par to domāt. Ne? Bet romānā var redzēt, ka tā tomēr nav tāda fragmentāra, kaut kāda salasīta no gabaliem filozofiska sistēma, kas ir pamatā tam utilitāriem modelim. Tā ir diezgan rūpīgi pārdomāta, it īpaši arī tuvāk sākumam, kad ir dažādās runas, no pasniedzēja, no uzrauga, arī no tās madām puses tajā internāta skolā. Redzēt, ka viņas pauž tādu izteiktu britu apgaismības filozofiju. To tikpat labi. Jā. Tas ir tāds kā Hjūma un Francisa Bēkona mikslis, drīzāk pat Francis Bēkons, atceramies šis filozofs, kurš kritizē Aristotelu, piedāvā jaunu organonu, un vispār viņa tas filozofijas uzdevums ir, ka cilvēkam, viņš it kā ir kristīgs, bet viņš uzskata, ka tā kristīgā cilvēka dignitāte, cieņa ir pārvarēt dabu, pārvarēt arī cilvēku mirstīgumu kaut kādā ziņā. Jā. Un Francis Bēkons uzskata par moderno dabas zinātņu tādu kā galveno ideologu 16. gadsimtā, 17. Un tās atsevišķās runas, ko internāta skolā vadošie runā, ir bezmazliet kā no Bēkona mutes. Tur, tad, kad tā viena skolotāja disidenti ir atklājusi patiesību, viņi tur pamet, un tad tur tās runas, ka mēs nevaram, un to stāsta skolēniem, ka mēs nevaram atgriezties tajā pagātnē, tumšajā pagātnē, mēs esam tur novērsuši vēzi un visu ko citu. Ciešanās, negribam ciešanas, mēs nepakļausimies, kā tur bija, unexamined values vai unexamined beliefs, proti nepārbaudītiem uzskatiem. Tas ir arī no Kanta, kas ir apgaismība kaut kādā ziņā. Jā, un tā frāze, we will not be coerced, mēs nebūsim... Mūs nepiespiedīs. Jā, mēs netiksim pakļaut. Tas viss ir kā no apgaismības ideoloģijas. Un te, man liekas, ir jāpaceļ jautājums par to, ko īsti šiem skolniekiem mācīt kā šajā humānajā izglītības iestādē, Helšamā. Jo ārpus skatoties, liekas, tā ir tradicionāla tāda varbūt humānista izglītība, brīvo mākslu tāda skola, kur viņiem iemāca visu no rietumu kanona. Viņiem arī pat viņi var nodarboties ar muziku, ar mākslu, ar dzejas sacerēšanu, ar teātri. Bet ko viņiem māca? Jo rietumu kanonu var interpretēt dažādi. Man likās tagad pārlasot romānu ļoti interesanti tas tieši, ko tu jautāji. Ja? Tad kāda ir tā izglītības programma šajā savā ziņā revolucionārajā Helšamas iestādē, kur vēlāk slēdza? Ja? Jo saprat, ka tas pilnīgi nav izdevīgi. Priekš kam tur mācīt, ja viņi tikpat tās ies, ja? Viņi taču nedzīvos, viņiem nebūs. Ja? Vēlāk tur parādās tas fakts, ka tās jaunās iestādes pēc Helšamas jau ir kaut kas līdzīgs tā kā, līgzdām, inkubatoriem. Tur vairs nerūp, to bērnu izglītību. Viņiem taču, ko tad viņi darīs ar to literatūru, ko viņi ir apgūši. Bet man likās, tieši pārlasot, ka cik daudz viņi ir lasījuši, cik daudz viņiem līdz 18 gadiem ir varējis tas internāts iedot. Ja? Viņi ļoti labi zina reliģiju, pamatpremisas kristietību, tas arī pieminēts. Ja? Viņi tur pārzina visu tās metaforas un pamattekstus. Viņi ir lasījuši Džeimsu Džoisu, Kafku, Šekspīrs tiek pieminēts. Tiek pieminēti arī dažādi mūziķi un citi autori. Mēs arī zinām, ka viņi ir mudināti lasīt literatūru, dižo rietumu literatūru. Ja? Viņiem ir eseju rakstīšanas tādas gandrīz sacensības par literatūru. Viņiem ir jāanalizē tie varoņi, galvenās domas un vērtības un tā. Un tas man patika ļoti tieši pārdomājot tagad arī par to, ka mums ir tagad pirms vēlēšanas tuvojās, un tad
izglītību. Galvenais dot izglītību, dot visiem tās grāmatas rokās un lai viņi izlasa. Un cilvēki iedomājas, ka tad kaut kas būs. Vai prasīt no deputātiem izglītību. Vai prasīt no deputātiem, ja mēs varētu no viņiem arī prasīt Šekspīru. Es lasīju, Kafku, es lasīju, ja, ko secināja. Ja. Šeit mēs redzam, ka ja tā izglītībai apakšā esošā audzināšanas, ja, teiksim tā, kārtība, mīlošā sistēma nav izveidota. Ja, piemēram, tev nav ģimenes, ja, tev nav tās vīzijas par dzīvi, tev nav neviens cilvēks, kurš tev tiešām būtu reāli nepieciešams un kuram pret tev būtu reāli pienākumi. Ja. Ir jāuzsver tas, ka viņiem nav vecāki. Ja. Tad tev neko nedos tas, ka tu esi izlasījis visas tās grāmatas. Ja. Tā ir laba tāda kritika par to, kas man atgādināja arī visus tos slavenās grāmatas par to, cik absolūti brīnišķīga izglītība un arī kristīgā audzināšana bija bijusi tur nacistu visai tai nomenklatūrai, ja? Kas pēc tam stāvēja pie bedrēm un parakstīja, ja, uz nošaušanu visus tos spriedumus. Kur tas ir? Ko deva tas Šekspīrs? Ja, bet, mēs iedomājamies, ka automātiski izlasīs Šekspīru un tad domās labās pareizās domas, bet es gribēju vēl pakavēties pie izglītības. Proti, es teiktu, ir divi dažādi rāmējumi, kuros vispār var rietumu kanonu pasniegt. Viens ir šis tradicionālais, mēs gribētu domāt, ko daudz kur rietumos arī brīvo mākslu tādās universitātēs vai klasiskajās augstskolās pasniedz. Tur to klasisko grieķu, pēc tam jūdeo-kristīgo kanonu visu, arī tikumu mācību, vēsturi, viņi lasa tur Tūkididu un vispārējo. Un tas viss ir vērsts uz tikumu audzināšanu, nevis lai iegūtu kaut kāds tāds utilitārs zināšanas, nevis lai vienkārši arī iegūtu kaut kādu pozīciju, no kuras tad sevi apliecināt vai pašizpausties, vai kļūt par individu, bet lai norūdītu raksturu, lai audzinātu tikumus, kuri seko labajiem. Yeah. Tas būtu tas viens veids, kā ierāmēt vispār izglītību, ko tādā helšamā viņi varētu saņemt. Tad otrs, es teiktu, otrs rāmējums būtu šis apgaismības rāmējums, jo apgaismība nekad nav īsti noliegusi, ka būtu jāmācās rietumu kanons apgaismības. Arī daudzās britu skolās viņi to visu mācīs, bet tas viss ir, es teiktu, tādā hegeliskā griezumā pasniegts kā arvien lielāks cilvēka gara mēģinājums izlausties uz āru, pašapliecināties, būt arvien brīvākam, emancipējoties. Proti, viņi visu rietumu idejisko vēsturi stāstīs un būs uzbūvējuši tā, ka tas ir stāsts par pēc iespējas lielāku cilvēku emancipāciju. Un tas arī ir sasniegts šajā pasaulē, ka vismaz viena lieta, ko cilvēkiem šajā distopiskajā Britānijā nav jāuztraucās. Viņiem nav jāuztraucās par to, ka viņi tur 70, 80 gados nomirs. Viņiem dots vēl 40 gadi. Jo viņiem, ja kāds orgāns ir, teiksim, nolietojies, ja viņi nomaina. Ja. Un tāpēc es reizēm arī lasot grāmatu uz pašu Keitiju skatījos kā tādu, viņi ir šis apgaismības it kā brīvais individs. Labi, viņi ir paklausīgi, viņi pilda pienākumu, jo viņi zina, ka tas ir augstāka labuma vārdā. Mēs palīdzam citiem cilvēkiem, mēs pašuzupurējamies, mēs ziedojam, bet tas ir, viņi ir izglītoti, acīm redzot, šajā otrā paradigmā, ko es aprakstīju, kas ir tāda kā pēc iespējas individs. Un tur viņas tās visi iekšējās pārdomas, labi, tur nav tas filozofiskais, kā teiksim, Velbekam iekšējie monologi, bet tur var redzēt, ka viņi ir izglītoti tomēr. Jā. Vēl bija vienā no recenzijām par romānu, es arī izlasīju tādu interesantu domu, ja, kur recenzijas autors uzsvēra tā, kā viņi ir medicīnas darbinieks, viņi ir tas carer, ja, aprūpētājs. Ja. Tā ir izcila profesija. Tu palīdzi citiem, ja, tu stāvi pie gultām cilvēkiem, kuriem ir sāpes, ja, tu nodrošini, ka viņiem ir tie atsāpinošie medikamenti, tu sagatavo viņus pirms operācijas, tā ka viņiem tās donora operācijas, ja, ka viņi tur pareizi pēduši un ka tu cīnies pret komplikācijām, bet, teiksim, pēc tās operācijas ir slikta duša vai kas. Un tas ir tas lieliskais, kur tad vēl derīgāku darbu, vai ne?
Un man liekas, ka līdzīgi tā kā par izglītību mēs teicām, ja, kad arī šeit, ja tu neuzdod to lielo jautājumu, kāpēc tas cilvēks tagad tiek vests uz to operāciju? Ja? Viņam pašam to vajag, viņš tiek ārstēts? Nē, viņš netiek ārstēts. Ja? Viņam tajā medicīnas iestādē ārsti izdarīs kaut ko citu, viņi sakropļo šo cilvēku. Ja? Un tā aprūpēšana ir tāds mīkstais valnītis apkārt, rožainais mākonītis, ja? Ka tur mēs iedevām zāles, kas novērš sliktu dušu un kaut ko tādu. Ja? Nesaprotot vispār, neuzdodot tos jautājumus par to, kas vispār tajās iestādēs ar tiem cilvēkiem tiek darīts, vai to vispār drīkst darīt. Filmā ir viena tāda aina, un tā diezgan laba. Kaut kādā ziņā aktuālāk šobrīd nekā pirms 10 gadiem, kad filma, un vēl pirms 15 gadiem, kad grāmata radās. Proti vienā vietā tur ir tas bustiņš, kas viņus apkalpo, kad viņi jau dzīvo tajās lauku mājās, kotedžās. Ir bustiņš, kas viņus apkalpo, un tas bustiņš tā kā jau brauc prom, laikam veda to Keitiju prom, strādā par aprūpētājiem. Uz tā bustiņa aizmugurē ir emblēma, kas sastāv no iniciāļiem NDP, proti šī nacionālā donoru programma. Un tas ir tāds, un jebkurš, kurš kaut cik zina par Britiem, viņu šis Britu nacionālais medicīnas, kā to nosaukt, servis, NHS, National Health Service, viņi to uzskata par savu vispār nācijas lepnumu, diženumu, sociāldemokrāti, laboristi 50. gados, 60. šo programmu palaida, un joprojām ļoti daudz Lielbritānijā uzskata par tādu dižāko tiešām sociāldemokrātijas sasniegumu, un tur ļoti labi, gan filmā, gan arī grāmatā ir parādīta tā saspēle starp to idilisko angļu lauku ainavu, tradicionālajām institūcijām, tur skolu arhitektūru un to tādu distopiski brutālo britu medicīnas sistēmu, kas ir tiešām vērsta uz labumu, vērsta uz aprūpi, uz dzīvības paildzināšanu, iekārtos tādās brutālismu stila arhitektūras mājās, kas tad ir kļūst par vienu no centrālajām institūcijām sabiedrībā. Un debate par Brexit, starp citu, arī bija ļoti lielā mērā debate par NHS, no cik daudz naudu mēs iegūsim vai zaudēsim priekš mūsu šī dižā veselības pakalpojumu. Jā, mēs varbūt negribam tik ļoti to romānu pievilkt tādai aktualitātei, ja, bet es arī uzsvērtu tāpatās kā tu, ka kopš tā laika tika sarakstīts, ja, līdz šodienai viņš ir, protams, ka kļuvis vēl asāks, ja, kaut kādā ziņā arī pravietisks. Es tajā veidā, kā tiek runāts par to donoru aprūpi, vispār pats vārds donors jau ir, tas ir devējs, vai ne? Tas jautājums, vai viņš labprātīgi dod, tas tāds jautājums, tāds nepatīkams jautājums, ja? Devējs, un tad ir aprūpētājs, ja? Un tad ir tie saņēmēji, ja? Un ir viss tas tā vīzija par to. Es, protams, tajā valodā, kas tiek lietot, redzu ļoti daudz paralēlas ar šobrīd arī Lielbritānijā un visur, taču aktuālo, ja, eitanāzijas un asistētās pašnāvības, ja, visu to atmosfēru, ja, kur ir līdzīgi. Pašnāvība pati kā eifemisms. Pati kā eifemisms, eitanāzija, labā nāve pati kā eifemisms, ja, tam, kas īstenībā tiek darīts. Un tas ir tas rozā mākonīts, kas īstenībā tiek darīts, un kā tie cilvēki tiek nogalināti, un to veic ārsti. Un tad uzreiz tiek teikts, pabeigšu, un tad uzreiz teikts, nē, jā, tā tehniski sanāk, ka viņi tiek nogalināti, viņiem iešļircina nāvējošas zāles, visdrīzāk, ja. Bet viņi paši ir izvēlējušies, tāpēc tā īsti nav nogalināšana. Ja? Un tad sāk tā vērpties ap tie dažādiem jēdzieniem, ja? Ka tā pat lietas būtība tā kā atslīd tādā dibenplānā. Un tas man likās ļoti līdzīgi ar visu šeit to donoru jautājumu. Jā, es tagad runāju un sāku ar vien vairāk saslēgt grāmatu ar šodienu. Sāku nākt visu pēdējo gadu arī skandālu saistībā ar National Health Service Anglijā un viens no pēdējiem skandāliem, pirms 2, 3 vai 4 gadiem bija tāds, ka to vienu mazo zēnu atslēdz no veselības uzturēšanas sistēmas faktiski. Pretēji vecāku vēlmei. Jā. Un tur, protams, arī tajā britu publicistikā, The Guardian arī, kas ir tie progress un apgaismības priekšstāvi britu publicistikā, tas viss tiek ietērpts tādos eifemismos un tādā tajā nomierinošajā, anestezējošajā tonī, kāds figurē arī grāmatā. Jā. Nomierinošā, anestezējošā tonī un arī tādā gandrīz pat līksmā, ja? Jo mēs piedalāmies progresā, bet jūs neredzat, sabiedrība paliek labāka, ciešana ir mazāka, ja? Jā.
Mēs vēl pārnāsim par bioētiku, bet no tām lielajām tēmām grāmatā, kas man arī gan grāmatā, gan arī filmā ir acīs, ir īpaši uz šobrīd notiekošā Lielbritānijā fona, proti prinča Čārlza kronēšanas un uz karalienes aiziešanas fona. Man liekas, tāda lielā tēma grāmatā tieši ir par, es nedaudz jau to pieteicu, par tradīcijas un modernitātes saspēli Lielbritānijā. Proti, Čārls arī vienā no savām pirmajām runām, tagad viņš nav kronēts, bet viņš ir pasludināts par karali tajā savā pirmajā runā. Gan viņš, gan arī dažādi apskatnieki uzsver to, cik Lielbritānija ir unikāla, ka mēs tik labi spējam tiešām savietot šos divus pretpolus vienā sabiedrībā, vienā valstī, proti tradīciju modernitāti. Un arī jaunais karalis par to runāja. Un visi zina, ka viņš pats ir diezgan liels tradicionālists. Viņš iestājās par tradicionālu arhitektūru, par tradicionālo mazo lauksaimniecību. Viņš pats ir ļoti daudz, viņš lasījis perenniālistu filozofus, tādu filozofu skolu 20. gadsimta, kur ļoti kritizē modernitāti. Bet stājoties amatā, viņš pats ir spiests atzīt, ka mēs Lielbritānijā mums ir šīs mūsu stabilās institūcijas, mums ir monarhija, bet no otras puses mums ir NHS, mums ir tur top zinātnieki, mēs nodarbojamies arī ar gēnu, kā to angliski sauc, gene editing, gēnu pārrakstīšanu, gēnu rediģēšanu, un tas viss sadzīvo vienā valstī, jo, teiksim, citur tādā Latvijā vai pusē Eiropas, skaidrs, ka šis lielais arī daļai apgaismības distopiskais projekts kā komunisms, tas daudz ko no tradicionāla aizslaucīja prom, tā ka daudz kas tradicionāls vienkārši pazudis. Bet Lielbritānijā šīs divas lietas ir ļoti redzamas. Mēs redzam it kā vēl to tradicionālo sabiedrību, lirisko lauka ainavu, institūcijas arī Briti vienmēr uzsver, un arī karalis jaunais uzsver, monarhija pat arī kā institūcija, un dažādie rituāli, bet no otras puses ir, šīs modernitātes blaknes, kas ir īpaši izpaužās Lielbritānijā, kā pirmajā valstī vispār, kurā sākās industrializācija kā tāda. Un Briti līdz ar to caur sevi šo ļoti asi pārdzīvo. Man liekas, tas parādās arī šajā grāmatā, proti, arī Helšam, kā šī tradicionālā Brita izglītības institūcija no vienas puses, un tad no otras puses šis distopiskā medicīnas sistēma. Jā, un arī šis atzinums, ka šī tradicionālā Britu izglītības institūcija, kas tajā rūgtums tajos vadītājos, beigās ir ļoti jūtams, ka viņi ir kaut kā izgāzusies, jo viņi īsti nav vajadzīgi. Viņi ir skaisti, viņi pašiem tiem cilvēkiem, kas to vada un ir izveidojuši, ļoti patīk, un tur ir arī tāda disciplīna un kārtība, un, kā jau tu sacīji, visas tās ēkas ir ļoti labi restaurētas un tā. Bet viņai īsti nav funkcijas, uz ko, priekš kam izglītot šos bērnus, lai tikai viņi ceremonija. Darītu ko. Īstenībā tikai sevis paša labumam, ka tu jūties labāk tādā veidā izturoties pret kādu, kurš vismaz ārēji izskatās pēc cilvēka. Varbūt tā var teikt, Un tas ir baisākais, kas man arī Lielbritānijas, bet arī Latvijas sakarā, arī šo grāmatu lasot, tā nedaudz nomāca ir, ka iespējams ļoti daudz, kas mums izskatās no ārpuses, tādas tradicionālas, ceremoniālas institūcijas, tas iespējams saglabāsies. Bet tas saturs, kādu brīdi, tas saturs ir iztukšots, viņš ir uzārts uz āru vai iekšēji implodējis vai jau pilnībā zudis. Un tad kādu brīdi tas ceremoniālisms turpinās, un tad vienā brīdī vadošā laikmeta filozofija, utilitārisms vienkārši to noraksta, kāpēc mums šīs ceremonijas, šīs atrakcijas ir vajadzīgas. Jā. Es gribētu nedaudz vēl atgriezties pie romāna. Par to jautājumu, ko mēs sākumā pieteicām, proti, protams, tā ir fikcija, to visu ir izgudrojis Išiguro, bet iejutīsimies tajā romānā, it kā tas būtu patiesa stāsts par šiem cilvēkiem. Un uzdosim jautājumu, kāpēc neviens nepratojas, kāpēc nesaceļas, kāpēc nebēg, kāpēc neslēpjas mežā. Un viņiem ļoti daudz iespēju. Un viņiem ir ļoti daudz iespēju, kāpēc neieslēdz toaletē, kāpēc nevēršas pie preses, kāpēc nevēršas pie valdības, neiznāk priekšā, neuzkāp uz podesta, nesaka runu, nekas, mēs pilnīgi neko tādu neredzam. Tas man bija kaut kādā ziņā arī tā kā traumējoši iztēlojoties to vidi. Un arī iedomājieties šo bērnu, tā viņu ilūzija, ka ko viņi grib, ko viņi gribētu. Tātad, ko viņi pieprasīja? Vienīgais, ko viņi pieprasīja, ir lai būtu patiesas tās baumas, ka, ja gadījumā ir divi cilvēki, kuru starpā iespējams konstatēt, ka ir īsta mīlestība, nevis aizraušanās, nevis tikai seksuāli iekāra, ka tad viņiem dod ko? Ko viņiem dod? 2 līdz 3 gadus noildzina to donēšanas sākšanu.
Iedomājies, cik minimāli ir tā cerība, tā prasība. Ja? Uzreiz varētu teikt, bet kāpēc neprasīt vairāk? Ja? Es teiksim, uzreiz sāku galvā pārskatīt visādas scenārijas. Viņi varētu prasīt, ja ir īsta mīlestība, tad ļaujiet viņiem dzīvot kā normāliem cilvēkiem, normal people. Ja? Izslēdziet viņus ārā no donoru programmas. Ja? Vai arī pieņemsim otrs tas, ja? Kad ir teikts, ka parasti iztur 3 līdz 4 tās operācijas, ja? Un tad nomirst, ja? Complete. Tad varētu būt prasība, labi. Pastāv šī donoru programma, mēs saprotam, jums ir vajadzīgi tie orgāni, bet darīsim tā, ka, ja tas cilvēks ir izturējis 3, tad pēc 3 viņš ir brīvs. Ja viņš izdzīvo, tad viņš var dzīvot kā normal people, vai ne? Tas būtu loģiski, ja? Jo viņš ir daudz atdevis, tad viņa organisms ir spēcīgs. Ja viņš neiztur, tad neiztur. Tad var iedomāties, ka viņi meklētu šie donoru bērni, ja? Vai arī tie saucamie viņu aizstāvji un atbalstītāji. Kaut kādus kompromisus, ja? Kaut kādu brīvlaišanu no verdzības, bet nekur tas neparādās, ja? Tas pat cilvēkiem īsti neienāk prātā. Un tas ir tas interesantais jautājums, ko Išiguro romāns uzsāk. Kurām ir, tuliņas pabeigšu, šim jautājumam ir vēsturiski precedenti, turklāt daudzi. Ja? Man vēl universitātē pirmajos kursos mācīja dzina galvā. Antīkajā Grieķijā pastāvēja verdzības iekārta, daudzos aspektos drausmīgi. Nebija nevienas organizētas sacelšanās pret to. Nevienas. Romā dažas bija, Grieķijā nebija. Nevienas. Kāpēc? Kāpēc? Ir tas viens, pēkšņi aizmirs viņu vārdu, Spartā, kuram nepatika, viens no tiem heilotiem sacēlās. Viņš sacēlās personīgo ambīciju dēļ, viņš gribēja būt vadonis, nevis lai likvidētu sistēmu, nevis lai iznāks priekšā un teiktu, šis ir netaisnīgi pret mums visiem. Ja? Filozofi par to debatēja, Aristotelam arī īsti nepatika, viņš uzstās nērti par to visu par verdzības iekārtu. Bet šīs sacelšanās nav, viņi parādās tikai vēlāk, Romā, Spartaks, bet arī var debatēt, Īstenībā tikai ar kristietības tādu iegulšanos sabiedrībā, ar kaut kādu prātu maiņu, ar kaut kādu izjūtu maiņu, kad mainoties tam, kā cilvēki par sevi domā, kā definē cilvēku, kad cilvēks Dievu priekšā, visi pēc Dieva vaiga un līdzības, tikai tad, kad to izdevās iepludināt masās, es atļaušos teikt, tad cilvēki tā kā atmodās un teica, nē, verdzības iekārta, nē, draugi, nē. Un tad vēl pagāja nezinu cik gadsimti, kamēr to reāli īstenoja. Tā pirmā analoģija man lasot, tieši par šo jautājumu arī domājot, kāpēc neviens nesaceļās, un pa visām tām trakajām baumām, ar kurām viņi paši sevi tur apmāna. Nomok. Ir, ar Viktoru Frankla tādu darbiņu, es aizmirsu, kā viņš saucās, bet viņš arī latviski lasāms. Un tur viņš ļoti sīki, viņš tur par eksistenciālo psiholoģiju un tam līdzīgi raksta, bet viņš tā diezgan precīzi, laikam, ja nemaldos, viņš pats bija bijis koncentrācijas nometnē, viņi ļoti sīki apraksta, kā cilvēki ir samierinājušies ar šo likteni. Jā, kad viņi ir zem cilvēki. Jā, viņi samierinājušies, viņi ir iesavinājuši, internalizējuši šo savu apspiedēju nacistu perspektīvu, viņi apzinās, ka viņi ir zem cilvēki, viņi jau ir pieņēmuši savu likteni, un viņš ļoti labi apraksta, kā tiešām koncentrācijas nometņu atmosfērā izplatās kaut kādas baumas, ka varbūt kaut kāds tur pārtiks pievadums būs tur. Un tad tās baumas, tā čala tur vesels 2 nedēļas ir galvenā tēma tur cilvēku starpā. Tad cits kaut kāds baumas, ka tūlīt tur amerikāņi jau kaut kur ir izsēdušies un būs, un varbūt mēs tagad nedarīsim to darbu, nav vērts. Bet tās arī izrādās tikai baumas. Un ne brīdi tas baumas un vispārējā tā apziņa par savu nožēlojamo stāvokli, tas nepaceļās līdz kaut kādam tādam organizētam protestam. Labi, tur Gulagos vēlāk bija lielie protesti, bet tas arī mums jautājums ļoti bieži par ebrejiem nacistu režīmā. Kāpēc Varšavas geto bija sacelšanās? Ir daži piemēri. Jā. Bet ļoti bieži ebreji, kuri dzīvo Izrēlā, vai kas tajā brīdī bija Palestīna, vai kā viņi sauca, ļoti bieži tiem ebrejiem, kur atgriezās no Eiropas, jautā, kāpēc jūs samierinājāties ar to, kāpēc jūs nesacēlāties? Un tas ir redzot norādes, nezinu, par ko arī šīs grāmatas sakarā runā kaut kāds cilvēks stāvoklis, vispārējais cilvēka neizbēgamā tieksme uz pašapmānu, jo grāmatā tas ir viena no tādām konstantēm pašapmānas. Kloni visu laiku māna sevi, režīma, sistēmas cilvēki arī māna sevi, ka tas ir humāni, tas ir, ko viņi dara un tam līdzīgi.
Jo kopējais labums esot lielāks, vai ne? Jā, un ja jāskatās uz autora antropoloģiju, tur viņš runā par dvēseli, labi, ne viņš, bet varoņi tur runā par dvēseli, un tas varbūt tāda viena perspektīva mēģinājums kaut kā pacelties pār tiem spēles nosacījumiem, vai kloniem ir dvēseli. Un viņi tā kā grib apliecināt, ka viņiem ir dvēseli, un ko mēs zinām, kā šī dvēsele tiek raksturīga. Dvēsele ir spējīga uz mīlestību, dvēsele ir spējīga uz kaut kādu radošu pašizpausmi, uz jūtu parādīšanu. Un tad tas trešais, protams, lielums būtu cilvēka nemitīgā tieksme uz pašapmānu. Jo mums šķiet, klons izaudzināts burciņā, bet nē, viņiem ir ļoti viņi ir saprātīgi cilvēki. Viņi ir saprātīgi cilvēki. Bet šis saprāts tiek izmantots, lai sevi apmānītu, vai ne? Jā. Šis apmāns tiek izmantots, lai sevi apmānītu. Ļoti rafinētas, racionālas konstrukcijas, cēloņu seku konstrukcijas tiek veidotas, lai paliktu tajā stāvoklī, kur tu esi, lai vienlaikus meklējot kaut kādu glābiņu ārā. Un tur ir tas risks šajā darbā, ka ļoti daudzi recenzijās, kad mēs lasām, ļoti daudz izlasīju šo grāmatu kā metaforu par cilvēku stāvokli vispār. Mums ir jāiemācās pieņemt savus mirstīgumus, ka tā ir grāmata par mirstīgumu, nevis par ārprātīgi distopisku sabiedrību, uz kuras sliekšņa mēs jau stāvam, bet vienkārši metafora par cilvēku stāvokli. Mēs tur gribam veidot jūtas, attiecības, mēs gribam apliecināt sevi radoši, mēs gribam varbūt brīžiem izlausties kādā brīvībā, mēs gribam mīlēt, bet gal galā mums ir jāpieņem savs mirstīgums. Un ļoti daudz recenzijās to tā arī nolasīja. Tā, ka tiešām neparādās kaut kāda ārējā pozīcija, ka tas viss, kas notiek, ka tas būtu kaut kā jāgāž, vai ko tas vispār pasaka par mūsu sabiedrību. Ko tas pasaka par to, uz kurien virzās bioētika, un eksperimenti ar embriju selekcionēšanu un virkni citas lietas. Jā, un gal galā, no vienas puses, varētu domāt, es sajūtu, ka Lielbritānijā, vienīgais, kas reāli cīnās pret šo tā saukto progresu, medicīnā un bioētikā un izmantošanā, ir Elizabetes Enskombs bioētikas centrs, Ļoti neliela balss. Ļoti neliela balss, bet kas tur runā pretī, kas tiešām runā pretī ar Aristotela argumentiem, ar Akvīnas Toma, ar Elizabetes Enskombs argumentiem, arī ar kristīgiem argumentiem, un ka viņi ir tādi absolūti marginalizēti, jo viss tas diskurs, es vismaz to tā redzu, viss diskurs ir absolūti piesātināts ar Pītera Singera tipa utilitārismu, Un Lielbritānijas gadījumā. Un starp citu, Pīters Singers, viņš gan nav brits, viņš ir Austrālis, ir arī vērts pārlasīt tos viņa 90. gadu darbus. Varbūt tas nav nejauši, kad darbība notiek 90. gados, ka viss jau tas uzlikts uz sliedēm. Ko Singers rakstīja 90. gados, 2000. gados, viņam bija viens tas darbs tiesības uz nāvi laikam, un tas ir arī pilnīgi šausminoši. Ja tā, es nezinu, ar izglītot cilvēku acīm to palasa, ja viņam katras nodaļas beigās viņš apraksta tos konkrētos gadījumus, un šeit šitais smagais invalīds tur guļ, viņš tur tiek turēts pie tām sistēmām, un katras nodaļas beigās ir aprēķināta dolāros tā summa, cik izmaksā vispār to slimo turēt, kurš varbūt neko nejūt, radiniekiem ar viņš nav vajadzīgs, tādi tiešām tiek uzdot, tādi nopietni vai ne, pragmatiski jautājumi, par to medicīnu, kāpēc viņai būtu jāuztur šie, tātad smagie invalīdi, un to publicē, un Singers vadīja, kā tas bija, cilvēku vērtību centru Lielbritānijā, ir ļoti pazīstams visā pasaulē. Bieži vien tiek minēts lielajos tajos filozofu topos, viens no jaudīgākajiem, visvairāk apbalvotākajiem visur, kas visvairāk uzstājas, filozofiem pasaulē šobrīd dzīvajiem. Un ir tikai pāris tās epizodes, ka viņš, es negribu tad viņam brukt virsū, tāds nebija mērķis, vienkārši ienāca prātā par to parunāt, ka īstenībā tā realitāte, uz kurien mēs virzamies, kas tiek aizstāvēt, viņi galīgi nav īpaši tālu no Išguru romāna ainas, ka ir tikai, tur Minhenē vai kaut kur, kad ir kaut kādas invalīdi krāslos, kas mēģina pieķēdēties pie universitātes ieejas, lai neļautu Singeram runāt, jo viņam liekas, ka tas ir amorāli, ko viņš runā. Un tad viņiem viss šis The Guardian progresīvais, viss tas grupējums, brūk virsū par to, ka, iedomājies, kur mēs esam nonākuši, mums vārda brīvība apdraud šeit, kur vispār rietumi, jau uz nacismu virzās, neļaus runāt filozofam. Un, man liekas, šokējošākais, protams, arī šajā grāmatā, bet arī domāju par mūsdienu Britu sabiedrību tas, ka Britiem ir valsts baznīca,
Jā. karalis, karaliene ir Jā. baznīcas galva, diezgan prominenta institūcija, labi, kuras apmeklējums ir, man liekas, sabrucis līdz, es nezinu, 5% vai 4%. Un ka baznīca neko nesaka. Baznīcai ir ļoti liela uzmanība, joprojām Britu sabiedrībā mēs redzam tagad kronēšanu, visus saistītos rituālus, un arhibīskaps ir publiska persona, kur aicina ļoti bieži uz BBC izteikties. Tagad arī, es atceros, karalienes nāves sakarā BBC radio bija uzaicinājuši bijušu arhibīskapu Rovanu Viljamsu, ļoti prominentu teologu, Jā. ļoti izglītotu, ļoti Jā. gudru. Jā, ar bārdu. Jā. Ar vārdu. Un baznīca neko nenosoda. Anglikāņu baznīca. Un tas izskatās, ka arī šajā Išiguro izveidotajā paralēlajā realitātē Lielbritānija arī nav tāda, vispār nevienas tādas sociālas institūcijas, kas paceltu jautājumu par klonu statusu. Un es gribu atgriezties tieši pie šīm reakcijām. Vai romāns Un pat nevis tikai paceltu jautājumu, tā kā sapulcināt visus, kas mums arī Latvijā tagad ļoti modē, uztaisīt diskusiju, ja? Lai būtu diskusija. Ja? Tur diskusijas laiks arī ir pagājis. Ja? Šeit ir vienkārši, es nezinu, jāguļās uz sliedēm, jāstājas pretī, ja? Jānes ārā tie cilvēki no tām telpām. Ja? Tas, vai ne? Ja? Lūk, manā gadījumā, protams, romāns nostrādā, es viņu izlasu un es esmu dusmīgs. Un tad ir tās reakcijas, ko tu saki. Varbūt jāiet kaut kur jāķēdējās, kaut kur jākliedz, kas brīžiem ir arī grāmatā. Šis tas puisis, kuram nāk virsū dusmu lēkmes, neviens nesaprot pa ko. Ja? Viņš tur viens pats gāžās zemē, kliedz traku un tad nomierinās un atgriežas iedzert tēju un turpina kā līdz šim. Un arī pēc tam viņš arī izbļaustās, kad viņš uzzina, ka viss šīs baumas par to, ka viņiem jāpierāda mīlestība. Izrādās pašapmāns un izdoba. Pēc tam viņš arī izbļaustās. Tā tad ir kaut kāds šis protests. Nevar saprast, morālais protests vai protests par to, ka viņi nedabūja cerēto un gaidīto. Un tam līdz, bet kaut kāds protests tur ir. Un labi izbļaustās, un tad viss atgriežas normalitātē. Bet, tas ir mans jautājums, vai Išiguro izdevās sasniegt to, ko viņš bija nodomājis ar šo grāmatu, jo tiešām recenzijās mēs te runājām, un ļoti bieži izstāsta, ka recenzijās, un tas ir tavs teikums, tie recenzenti paši ir iemācījušies domāt klonu kategorijās. Proti, viņi, es tā teiktu, jā. Ka viņi proti, tajās klonu kategorijās, kā ļoti viltīgi Išiguro tās ir savērps kopā. Un tāpēc romāns kaut kādā ziņā ir labs, ka tu lasi, kā viens klons domā pats par sevi. Tajās kategorijās, kuras viņam ir ieaudzinātas no augšas. Un kā viņš izmanto cilvēka saprātu spējas nevis labvēlīgi, lai izlaustos, bet tieši otrādi, lai stiprinātu sistēmu, lai arī stiprinātu tos dažādus žņaukus, kas viņam ir iedēstīti apziņā, un lai anestezētu sev. Proti, saprāts nav tikai līdzeklis, lai izlaustos. Saprāts tikpat labi var būt līdzeklis, ar ko sevi sapīt vēl ciešāk. Un tad daudz recenzentu ir iemācījušies domāt klona kategorijās un noticējuši šim stāstam, bet viņi nav pacēluši jautājums par lielo bildi. Kas ir vispār tā filozofija, uz kuras pamata ir iespējama šāda sistēma? Uz kuras pamata ir iespējama donēšanas sistēma, kas ir utilitārisms. Es atceros, dažās recenzijās es redzēju, ka šī grāmata paceļ tēmu par to, ka kloni tiek diskriminēti. Un es nezinu, varbūt tas ir mūsdienās ir īpaši uz globālā taisnīguma dažādu kustību. Viņa varbūt tā būtu viena iespēja un izredze kaut kā pacelt jautājumu par taisnīgumu. Bet sociālā taisnīguma karēvi un arī gan Black Lives Matter kustība un tam līdzīgi tā, no vienas puses, viņiem ir šis morālais protests, kaut kāda cilvēka iedzimtā arī taisnīguma apziņa, vai ne? Bet no otras puses, tas rāmējums, kurā viņi strādā, joprojām ir šis apgaismības, utilitāri, liberāli, individuālais skatījums, kurā ietvaros taisnīgums tiek pavērsts, šī taisnīguma ziņa vai morālais protests tiek pavērsts tikai tādā emotīvā virzienā. Pašizpausmes virzienā. Es gribu pašizpausties. Šis klons, Keitija, arī viņa grib būt pati. Un viņa negrib, lai varbūt šo darbu izlasīt tā, ka viņai vajadzēja kaut kā izlausties un tur būt brīvai un būt pašai, bet tas jau neatceļ un negāž visu sistēmu. Jā, man arī zini, kas likās interesanti tagad pārlasot. Tur ir ļoti tā skaisti un aktuāli paķerta seksuālā izglītība, ievēroja visas tās pasāžas. Tātad romāna tajā, kas ir fikcija, tajos ietvaros,
Ko internātā bērniem māca, ja, šiem kloniem, ja, jo viņi sasniedz arī dzimumbriedumu, ja, viņiem māca tā. Jums bērni nevar būt, ja, no babies, ja, jo viņi, laikam, jau tiek sterilizēti uzreiz pēc dzimšanas. Jums bērni nedrīkst būt, bet seksuālas attiecības ir ļoti nozīmīgas. Kāpēc? Tāpēc, ka veselīgas. Bet ir jāuzmanās, ka ar kuru cilvēku jūs to darāt, vai ar kuru cilvēkiem. Tur arī, protams, tiek apskatīts tas, ka var ar sava dzimumu, var ar pretējā dzimumu, ja, jo tas ir veselīgi. Tad apmainās tiem šķidrumiem, tur ķermenī nesakrājās tie šķidrumi tik daudz, tas tā uzlabo veselību, asinsriti un tā. Un šis viss tā skaisti tiek paskaidrots, kas man tik ļoti atgādināja to papardes ziedu un vispār šo ievirzi, ja, seksuālajā izglītībā, ja, ka tā tāda lieta, ko cilvēka ķermeņiem dara. Bet ir ļoti jāuzmanās no slimībām. Un vispār tā neslimošana arī ir viena skaista tēma romānā, ja, ka viņiem ir kategoriski aizliegts smēķēt, tur bārgākie sodi, jo tad tu bojā tos orgānus, kurus taču vajadzēs donēt pēc tam. Ja? Un tad to seksu redz, ka tas uzlabo veselību, tad plusiņš labi. Un tiek arī skaidrots tiem klonu bērniem, ja, ka tā kā jums nebūs bēbīši, jums tur arī nebūs tādas lielas, ne tādas skaislības, ne pieķeršanās dzīvē, ja, jo jūs neveidosiet ģimenes, jums tas nebūs, jo jūs sāksiet to visu. Un tā viņi ir audzināti, viņi īstenībā ir audzināti tādas īstas noturīgas mīlestības izpratnes prombūtnē, ja? Viņiem nav tā. Un interesanti tajā romānā ir tas, ka lai gan viņi ir indoktrinēti noteiktā veidā, viņi meklē to, ko es sauktu par cilvēku iedabas noteiktos, varbūt var teikt arhetipus, pamatlabumus labāk teikt, ja? Pirmkārt, viņiem nekad nav bijuši vecāki, viņi nezina, kas ir ģimene. Viņi meklē vecāku figūru. To mēs visu laiku redzam. Savu īsto to, viņi meklē gan to īsto modeli, gan arī mēģina ar tiem uzraugiem, madām vai tiem apsargiem kaut ko tādu veidot. Ja? Viņi meklē arī pieauguši būdami vecāku figūru, nevarēs no cilvēka tik viegli izdzēst, vai ne? Ja? To tēvu māti. Un otrs, viņiem ir pilnīgi tukšs tas mīlestības jēdziens, bet iedomājies, viņi izplata šīs baumas par īsto mīlestību. Viņi vispār nezina, kas tas ir. Ja? Un tas ir arī tāda vīzija par to, ja? Ka kaut kur tas nospiedums cilvēka dabā ir, izglītība ir darbojusies pret to ar indoktrināciju, bet tu nevari no cilvēka izdzēst. Ja? Viņam tā mīlestības tas tēls tāds kaut kāds, kas ir kaut kur arī aplams, kaut kur sentimentāls, bet kurš neatkāpjās, ja, kā cilvēka vajadzība. Ja. Un pat arī, iedomājies, viņš ir pilnīgi nepragmatisks. Ja. Vēlreiz, ko viņi pieprasa, uz ko viņi cer, kad iedos 2-3 gadus, lai ar mīļoto cilvēku nodzīvot kopā kaut kur dzīvoklī vai kādā mājā. Bet ko tas dos? Kas būs pēc tam? Pieķersies viens otram un tad abi tepat kļūs par donoriem. Kāpēc tikai 2-3 gadi? Ja? Iedomājies, tu pat nav loģikas tajā prasībā, bet tās īstās mīlestības, tas starojums, ja, uz tiem bērniem, kur izglītībā nav to ieguvuši, ja, viņš ir ļoti spēcīgs. Un tas padara viņu ļoti aizkustinošu. Man, ja, ļoti aizkustinošu to romānu. Ja? Tas ir, pat, ja tu, teiksim, pilnīgi deformētu to cilvēku sabiedrību, nevarēs pilnīgi izmīdīt laukā, ja, to, kas ir cilvēks, ja, kas ir dzīve, ar ko mēs atšķiramies no dzīvniekiem. Ne? Jā, tas arī parādās, ka viņiem tomēr ir kaut kādi šie morālo jūtu vai morālo pārmetumu, tāda aizmetņi. Ir tāda nedaudz pārdomas, vai tā vajadzētu, un kāpēc, un, protams, viņi arī mēģina atvairīt to nāvi vai paildzināt savu dzīvi. Tā skaitā arī cilvēki, kur darbojās šīs sistēmas vārdā, mēs jau iepriekš runājām, viņi arī apzinās, ka kaut kas tiek darīts nepareizi. Jā. Tā kā, pat dziļi distopiskos režīmos arī kādi bijuši, nezinu, Padomju Savienībai, varbūt Ziemeļkoreja, un arī šie morālie aizmetņi kaut kādi ir iespējami. Un arī dokumentālās filmās par Ziemeļkoreju ļoti indoktrinēta sabiedrība, totāli pāraudzīta sabiedrību. Pat Vitālija Mānska filmā, kā viņa saucās, bija par kaut kas par sauli, bija kaut kas tāds. Un tajās filmās ir tā, ka brīžiem tiek filmēti vai runāts ar tiem ziemeļkorejiešiem, un viņos parādās kaut kāds tas iekšējais, var just, ka ir kaut kāda iekšējā dimensija viņos, kura saceļās par to visu notiekošo. Bet tā ir tik ļoti apspiesta, tik ļoti anestezēta, sanitizēta šajās sanitārajos režīmos, ka tāda neuzdrošinās kaut kā izlausties uz ārā. Bet to iekšā var just, ka cilvēks kaut kā šajā iekšējībā mēģina domāt citādāk, mēģina protestēt. Labi, mums vajadzētu drīzumā noslēgt. Vai tev
es mēģināju iepriekš virzīt. Jā, nu. Vai tu pārmest kaut ko šai grāmatai, vai kādi trūkumi? Jā, nu tas ir, zin kā, man šķiet, ka romāns to savu spēku iegūst no ļoti veiksmīgi izveidota stāsta un no ļoti veiksmīgi izveidotas tās zinātniskās fantastikas premises, kas viņam ir uzbūvēta. Ja? Un no šīs nobīdes starp no vienas puses šo zinātniski fantastisko, distopisko, šaušalīgo premisu par britu sabiedrību 90. gados, vai ne, ja ticam romānam, un no otras puses šo tādu sentimentālu, tu pat, man liekas, lietoji vārdu tīneidžerisko, meitenīgi tīneidžerisko Ketijas to tādu dienas grāmatu un stāstu, ja, kas tā, tad tas ir izveidots, manuprāt, ļoti veiksmīgi, un tāpēc uz mani romāns ļoti iedarbojās. Un ne tikai uz mani, nevelti, ja? Nevelti. Viņš ir tik godalgots, un arī tie cilvēki, kas strādāja pie filmas, es arī lasīju intervijas ar viņiem, ja? Tur Kerija Mulligana saka, tā viņas mīļākā grāmata, un arī viņiem likās, tas ir kaut kas ļoti spēcīgs ir radīts, ja? Britu literatūrā. Es pārlasot, varbūt pārmestu to, ka pēdējā tā slavenā saruna, kad tie divi no tiem bērniem, ja, Tomijs un Ketija nonāk pie madām, ja, tā viņas mājā, ka viņi ir kaut kāda saraustīti, nesaprotami, ja viņi atbrauc ar vienu jautājumu, bet tur izvēršas kaut kādu tur vairāk stundu garumā, kaut kādu notikumu, kur kaut kas tiek runāts, bet arī tur ierodas cits cilvēks, tur bīdīts mēbeles, tur kaut kā tā man tas īsti kaut kā nepārliecināja, un es pat teiktu, ka šī aina filmā ir skaidrāka un labāka. Es pat atļautos tā teikt. Tur ir ļoti skaidrs, kur viņi ierodas, ko viņi tur satiek. Viens ir ratiņkrāslā, viena tā sieviete no tām bijušajām institūta vadītājiem. Viņi saņem ļoti skaidru atbildi. Tomijs klusē, un Ketija sāk bez skaņas raudāt. Ja? Pat neuzdrošinās ne kliegt, ne raudāt, vienkārši cilvēks sēž, viņam asars. Un tad viņi saprot, mums tā audience ir beigusies, viņi pieceļās iet prom. Tur filmā tas bija ļoti spēcīgi. Domāju, ka pat tajā situācijā tu neprotestē, ja? Pret tiem. Un es to varbūt pārmestu. Jā, tad man bija svarīgi, piedod, es saprotu, ka Išiguro ir bijis ļoti, ļoti svarīgi nesentimentalizēt un nemoralizēt. Ja? Ļautam romānam pašam strādāt, pilnīgi neko neielikt tur tādu. Ja? Tā kā neielikt no Išiguro puses to es esmu sašuts par to, kas te notiek. Tas tur pilnīgi nav, viņš ir pilnīgi tā kā distancējies no tā. Jā, bet ir kaut kādas ainas, kur tas nelīdz galam nostrādā. Vēl man likās interesanti, jo tu sākumā teici vēlreiz atkārtoši, ja, ka tas stilistiskās plakanības dēļ Išiguro romāni ir romāni, pa kuriem tu daudz domā, bet nepārlasi. Es joprojām arī domāju par to dienas atlikusī daļu. Es domāju, man liekas, tā ir arī ļoti svarīga grāmata, īstenībā pa līdzīgu tēmu. Bet tu viņu nepārlasi, jo tu zini, ka tajā tekstā tu neko neatradīsi. Ja? Viņš tā premisa uz tevi darbojas, tas stāsts, ja? Kas viņš nogulsnēs tevī pēc tam, kad tu esi izlasījis. Pretēji, piemēram, Flaubertam, ko es pārlasu katru gadu, ja? Jo viņš ir stilistiski ļoti spēcīgs. Katra tā detaļa ir ļoti iedarbīga. Ja? Teksts ir ļoti skaists, teikumi ir brīnišķīgi būvēti. Ja? Tā. Jā. Jā, es nezinu, es varbūt tiešām esmu pārāk moralizējošs. Tas ir tieši... Pat ja ir ļoti veiksmīgs tas mākslinieckais uzstādījums, un šajā grāmatā tas ir, protams, es gribētu, lai tur tomēr būtu bijis, man vajag, lai kādā brīdī parādās tā morālā balss, kaut kāds, nezinu, tiek nojaukta ceturtā siena vai ceturtā siena, un tad pēkšņi kaut kāda glābiņa iespēja. Pat ja neizmantota, tā parādās, un tad visiem lasītājiem, mākslas darbu patērētājiem kļūtu skaidrs, ka ja varoņi būtu gājuši šo ceļu, tad viņi būtu izglābušies. Un piemēram, Velbeka darbos tas ir. Velbeka darbos tas ļoti noturīgi, un tas varbūt arī ļoti bieži vairo Velbeka darbu traģiskumu, ka ir skaidrs, ka varoņi varēja glābties. Bet ir izējas durvis. Ir izējas durvis, bet viņi to ceļu negāja. Bet vismaz šajā Išiguro darbā ir tā, ka nav izējas. Un skaidrs, ka tas ir mākslinieciski uzbūvēts tā, lai nebūtu dažāds... drūms un tumšs romāns. Lai tad vairot to sašutumu, kaut kādu iekšējo kliedzienu, dažādas interpretācijas, kas, protams, ir svarīgi labiem mākslas darbiem. Bet man svarīgi, lai būtu tā, ja ir tik liels tas
morālais protests, ja ir skaidra tā premisa, kur tiešām tas galvenais jautājums ir bioētika. Un tas, kur mēs ejam ar visu utilitārismu un to, ko mēs esam uzbūvējuši un ko mēs gribam uzbūvēt nākotnē, tiešām pārvarēt mirstību, būvēt kaut kādu transhumānistu paradīzi un tam līdzīgi. Tā ir skaidri nolasām šī darba premisa, un tad man liekas, ka būtu jābūt kaut kādam risinājumam, kā tikt ar to galā. Tā kā vismaz norādītam kaut kā netieši darbā starp līnijām, bet tur ir tas nav exit, nav izējas. Sartra slavenais arī darba nosaukums nav izējas, un tas eksistenciālais kaut kāds izmisums, un autors paļaujās, ka lasītāji dažādās reakcijas, ka viņi paši sapratīs. Un es nezinu. Varbūt tā ir, tas ir autora paša ziņā, bet es teiktu, tā ir zaudēta iespēja. Jo tas morālais protests no darba diezgan liels, bet ko darīt? Jā. Es drīzāk darbu redzēju kā spoguli. Ja? Mēs jau uzsvērām vairākus tos, ka it kā būt par aprūpētāju, būt par kopēju ir labi. Jā, bet kādā sistēmā, vai ne? Iegūt labu izglītību ir svarīgi un labi, jā, bet ar kādu mērķi, kādā sistēmā, ja? Un vēl man, pārlasot, tad es redzu tajā kaut kādu netiešo kritiku arī par sevi, protams, par mūsu sabiedrību, kur, protams, nav šādā distopijā. Ja? Piemēram, tā romāna sentimentalitāte, ja? Kas mums ar tevi ļoti nepatīk. Un es šeit vēl kaut kā vēlreiz gribētu to pasvītrot. Ja? Ar ko Ketija dzīvo? Viņai tuvojas dzīves beigas, viņai būs pirmā donēšanas operācija, un iespējams viņa nomirs jau pēc pirmās. Katrā ziņā būs sakropļota. Ko viņa domā? Ja? Par savām sajūtām, jūtām, atmiņām, attiecībām. Viņa atcerās, kāda viņai bija kastīte ar dārgumiņiem savāktiem kaut kādām tādām maziņām, ja Heišams tajā internātā, un viņai bija mīļākā kasete, kur bija mīļākā dziesma. Tad viņai tur bija no draudzenēm kaut kādas mantiņas. Viņa atcerās savus zīmējumus, viņa atcerās, kā viņa tur gāja, tur pa to celiņu, un tur bija tas rabarbera auga vienā pusē. Ja? Viņa atcerās Tomiju, bet Tomijs jau ir mīris, teiksim tā godīgi, nogalināts. Ja? Viņa atcerās savu draudzeni Rūtu, ka cik tā tomēr bija spēcīga personība, ja? Arī neviennozīmīga. Īstenībā labi ir dažādi uzzīmēti. Ja? Viņa arī ir mirusi, teiksim godīgi, nogalināta, ja? Bet tas vispār netiek uzdots. Ir tikai šī nostalģija par to, kas kādreiz bija, šī bērnība ar šiem labākajiem draugiem un tā. Bet, kāpēc šobrīd es esmu tur, kur es esmu, ja? Un kas būtu varējis notikt citādi, tas netiek jautāts. Un es tad izjūtu vēlreiz pret to meitenīgo sentimentalitāti, tādu to iekšējo sašutumu un sacelšanos, ja? Nedzīvojiet šādi, ja? Kaut kā neiet pa šo ceļu, ja? Ka tu vienkārši caur tām jūtām un to jūtināšanos meklē, tu aizbāz to caurumu, kur tev būtu jājauto, kas es esmu, ko es daru, uz ko es varu cerēt, ja? Kas šis viss ir. Jā, un sentimentālisms un arī kas ved pie arvien lielākas subjektīvismu, arvien lielākas tādas introspekcijas, iekšējības, kas arī galā savāņo cilvēku un neļauj viņam kaut kā izlausties uz āru, pacelties pār sevi. Lai gan arī pat, ja mīlestība piedāvā šo transcendences iespēju pārvarēt to savu pašreizējo stāvokli, tas tik un tā tiek reciklēts, pārveidots, pārstrādāts šajā sentimentālismā. Tas, ko tu teici, man tas lika padomāt par daudzajām tādām kā dabas metaforām un līdzībām, kuras Ketija izmanto darbā. Un tagad es secinu, ka jā, tas ir nevis kaut kas dziļš, tas ir sentimentāls. Arī pat kā darbs noslēdzās, viņi tur salīdzina tur to lauku un tur kaut kas koks stāv un tad viņi skatās. Un žoks, uz kura dažādi tur tie atkritumi sakrājušies, un tad viņi atkal atcerās, lūk, šies atkritumi, vai tik tie nav tur fragmenti no manas dzīves, manām atmiņām par Tomiju un tam līdzīgi, tad es tur ceru, ka viņš tur parādīsies kaut kur pār laukam. Tas ir sentimentāli. Tā ir sentimentāla līdzība. Mēs izmantojam ārējus tēlus, lai atkal sevi anestezētu un ieejātu caur šo tādu jūtīgumu, sajūtīgumu. Labi. Jā. Mēs šodien runājām par Kazuo Ishiguro romānu Nekad neatlaid mani, Never Let Me Go, kas iznāca 2005. gadā. Studijā bija Agnese Irbe un Krišāns Lācis.